Pirms mēs sākam, ir svarīgi apzināties un saprast, ko hipnoze tev var piedāvāt. Tā nav maģija. Tā ir fokusēta uzmanība uz kādu konkrētu domu vai ideju. Iekšējs reflektīvs stāvoklis, kad kļūsti atvērta sev, savai iekšējai pasaulei, jaunām idejām, domām un sajūtām. Šīs hipnozes mērķis ir savienoties ar sevi, savu intuīciju, savu iekšējo zināšanu, caur iztēli un dzīvnieku simbolismu, palīdzot tev ieskatīties dziļāk savā dvēselē un saklausīt, ko tā šobrīd vēlās tev pavēstīt. Tagad iekārtojies ērti, sēžus vai guļus, acu skatu vērs nedaudz uz augšu, ievelc dziļu elpu, lēnām izelpo un izelpojot ļauj savām acīm aizvērties. Ļauj, lai tavu ķermeni pārņem patīkams siltums, vieglums un atslābums. Ar katru elpu tu atslābinies arvien dziļāk un dziļāk, un tavs ķermenis kļūst atbrīvotāks un vieglāks. Tagad iztēlojies sevi mierīgā, klusā meža ielokā. Spīd silta, zeltaina vakara saule. Gaiss ir svaigs, atspircinošs un patīkams. Zāle ir vēsa. Viegls vējš maigi čaukstina lapas. Tālumā tu vari sadzirdēt putnu dziesmas. Tevi pārņem patīkamas sajūtas. Tu ieelpo un izelpo, ir miers. Šī miera sajūta tevī nostiprinās ar katru soli, ko spēr dziļāk mežā. Ar katru soli tu jūties rāmāka. Domas ir palikušas klusas un norimušas. Tu esi šeit un tagad. Ejot dziļāk un dziļāk šajā skaistajā zaļajā mežā, tu ieraugi nelielu dīķi, kura virsma ir gluda kā stikls. Katrs solis tuvāk šim dīķim tevi dziļāk un ciešāk savieno ar dabu un dzīvību tev apkārt. Tu esi pavisam tuvu un sasniedzot ūdens malu, redzi zem ūdens virsmas plūstam gaismu. Tu redzi to lēnam pulsējam, un ar katru pulsāciju padziļinot tavu relaksāciju un pietuvinot tevi tuvāk sev. Ūdens atspulgā parādās kāda figūra. Tas ir majestātisks briedis. Viņa klātbūtne tevī rada drošības izjūtu, un viņš skatās tevī ar viedām un saprotošām acīm. Briedis simbolizē intuīciju. Viņa parādīšanās apzīmē dziļu saikni ar savu iekšējo gudrību. Ļauj tam tev atklāt un parādīt to,
ar kādu vēstījumu viņš pie tevis ir atnācis. Ļauj viņam parādīt to tādā veidā, kā tu šo vēstījumu vislabāk sapratīsi. Ļauj, lai tas tev parāda ceļu, kā saklausīt un uzticēties savai iekšējai balsī, savai intuīcijai. Ne tikai tagad, bet arī ikdienā. Ļauj, lai tas tev parāda, kā stiprināt šo saikni ar sevi, kā sekot savai intuīcijai, savai sirdsbalsī. Un lai tas tev dod savu graciozo un majestātisko spēku. Iztēlojies, kā šo jaunatklāto saikni ar sevi tu liec lietā ikdienas brīžos. Brīžos, kad jāpieņem lēmums, atcauc atmiņā šī brieža mierīgo, dziļo un viedo skatienu un pārliecību, pārdomātību soļos, ko tas spēr. Soļos, kas ir balstīti uz savu iekšējo gudrību un zināšanu. Un sajūti, cik viegli kļūst uzticēties sev un savai iekšējai gudrībai. Un veikt izvēles un pieņemt lēmumus, kurus izjūti kā patiesus un pareizus, dziļā, instinktīvā līmenī. Tie nāk no tevis, no tavas būtības. Un sajūti, kāds spēks un pārliecība tevī mostās, kad zini, ka tavas izvēles ir balstītas tavā būtībā, nāk no tava kodola. Skaistā meža aina sāk palēnām zust, un tu lēnām atgriezies atpakaļ šeit un tagad. Atpakaļ telpā, kurā tu šobrīd atrodies. Es skaitīšu no 1 līdz 5, un ar katru skaitli tu sāksi justies moža, atsveicināta un atjaunojusies. Uz skaitli 5 tu atvērs acis, paņemot līdzi savu iekšējo spēku un gudrību, ko sniedz tava dvēsele un intuīcija. Tu paņemsi to līdzi un izmantosi savā ikdienā. 1, 2, 3, 4, 5. Tu atver acis, tu esi šeit un tagad, gatava turpināt savu dienu, ņemot līdzi savu iekšējo spēku un sirds gudrību līdzi ikdienas gaitās.